Fakti, ko nezināji. Vai ir kāda rituāla vai nodarbošanās, neieskaitot svarcelšanu, ar kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa? Manā gadījumā tas visticamākais būtu iziet pastaigā ārā ar ģimeni. Tas varētu būt tāds, kas ir ārpus visas tās nodarbošanās ar sportu. Nosauc 3 lietas, bez kurām tu nevari iedomāties savu dzīvi. Sieva ar meitu, tas varētu būt, gan jau sporta zāle, un kas varētu būt tāds 3. Laikam jau internets, kurā visu var atrast. Vai uzskati, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Jā, noteikti tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja tu vari kaut kādās situācijās savaldīt sevi un neizdarīt lietas, pa kurām tu pēc tam pārdzīvosi. Pastāsti par kādu personu, no kuras tu smelies iedvesmu. Visticamākais bērnības elki 2, kas ir Arnolds Schwarzeneggers un Dwaynes Johnsons, par kuriem es biju pārsteigts par viņu izskatu, kas arī varētu būt tie, dēļ kuriem es sāku trenēties, zinot, ka spēka vīriem ir labi jāēd. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kuru tu pats proti pagatavot? Uz šo doto brīdi mans mīļākais ēdiens varētu būt sūgaļa sautēta maisā krāsnī ar krāsnī ceptiem kartupeļiem. Vai tev ir kāds mērķis vai sapnis, ko tu gribētu sasniegt nākotnē? Mans mērķis un sapnis varētu būt nākotnē tikt uz kaut kādām lielāka mēroga sacensībām, kas jau varētu būt kaut kas līdzīgs Eiropas spēcīgākais vīrs. Tas varētu būt tāds kaut kas lielākais, līdz kam tikta. Mīļākais sporta veids, kuram tu seko, izņemot svarcelšanu? Man, diemžēl, nebūs neviena, kuram sekoja. Man nepatīk fanot pa citiem sporta veidiem. Kāda veida ģimenes atpūtu tu izvēlies? Kaut kādas pastaigas, kaut kas varētu būt interesants visiem. Kas ir laime tavā izpratnē? Manā izpratnē laime varētu būt spēja darīt to, kas tev patīk.